Latvijas basketbola vidē pēdējās nedēļas laikā ir tāda liela diskusija par to, ka aģents Artūrs Kalnītis, kurš citstarpā ir aģents tādiem ļoti vadošiem, īpaši pagātnē Latvijas izlases basketbolistiem, kā Dairis Bertāns, Jānis Strēlnieks, arī tagadējiem tur Lomažam, jau bijušajiem Latvijas izlases spēlētājiem Dāvim Bertānam, arī viņiem viņš ir aģents. Tātad šis aģents ir parakstījis Krievijā, respektīvi atradis darbu Krievijā citiem saviem klientiem, tur pamatā amerikāņiem. Ir tas vai nav tas pārkāpums? Un šeit ļoti precīzi drošības policija ir minējusi to, ka viņi izvērtē šo gadījumu, jo ir pamats domāt arī par kaut kādu pārkāpumu, jo šis nav vienkārši bizness, šis ir principā Krievijas propagandas ierocis. Respektīvi, Krievijas sportu izmanto kā propagandas ierocis. Un parakstot amerikāņus vai citu valstu pārstāvis, principā Krievija var komunicēt, ar mums viss ir kārtībā, pie mums brauc. Un basketbola klubam VF Rīga taiskaitā ir jautājuši, kāda ir mūsu nostāja. Mēs esam ļoti kritiski par šādu pieeju. Mēs kopš kara sākuma neesam parakstījuši amerikāņu spēlētājus, piemēram, kuri pēc 22. gada kaut kādu iemeslu dēļ ir strādājuši Krievijā. Mēs šādas lietas ļoti stingri apkarojam un no tām norobežojamies. Ko vajadzētu darīt Latvijas basketbola saimē ar Artūru Kalnīti? Pirmkārt, par to ir ļoti daudz jārunā. Un principā šādus cilvēkus ļoti simboliski, bet ir faktiski jāizstumj no Latvijas basketbola saimnes. Otrkārt, es aicinātu visus bijušos basketbolistus un esošos basketbolistus būt drosmīgākiem savos izteikumos, nebūt tik gļēviem un diezgan stingri noformulēt to, kas ir vai nav pieļaujams. Un trešais, basketbola savienībai, manuprāt, būtu jābūt arī ļoti stingrai. Un pats pēdējais, tikai kā piemērs. Basketbola klubs VF Rīga visticamāk tuvākās dienās arī vienosies ar vienu no Kalnīša kunga basketbolistu. Mēs visā šajā procesā esam runājuši tikai ar basketbolistu. Vispār un pilnībā ignorējot aģentu. Mums nebūs nekāda norēķina ar aģentu. Aģentam nebūs paredzēta mūsu iespējamā līgumā ar basketbolistu arī nekāda loma. Lūk, šis ir princips un pieeja. Basketbola aģentam Kalnītim ir jāzina savu vietu. Ja tu pelni Krievijā, tad nebrīnies, ka Latvijas basketbola saime no tevis norobežojās.